Jā, un kas vēl tāds ļoti svarīgs notiek šais pirmajās stundās, pirmajā pusstundā, varbūt jau pēc dzemdībām, mazais sākumā viņš varbūt mierīgi paguļ, bet ir bērni, kas jau uzreiz sāk aktīvi pārvietoties mammai pa punci, un tas ir kaut kas ļoti apbrīnojams, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi ir šis adrenalīna neiztērēt viņu ātrāk, bet tieši iztumšanas posmā mammai tātad asinīs paceļās adrenalīns un arī līdz ar to arī bērnam. Un bērns šīs pirmās stundas pēc dzemdībām ir ļoti, ļoti aktīvs. Viņš aktīvi gan, kā mēs runājam, gan virina acteņas, gan arī mēģina pārvietoties mammai pa punci. Un tas ir kaut kas vienkārši fantastisks. Kā tika mākslīgs, tik nevarīgs, tikko dzimis bērniņš, bet viņš aktīvi rāpo. Viņš aktīvi rāpo mammai pa punci, kā viņš pēc tam varbūt darīs tikai pēc mēneša vēl vairāk, bet tieši šais pirmajās stundās pēc dzemdībām. Un tad viņš aktīvi rāpo, un ko viņš dara? Viņš meklē, kur ir ēst. Un, ja mēs skatāmies arī mammas krūti, tad arī grūtniecības, varbūt esat pamanījuši, ka grūtniecības šajā laikā krūts gala kļūst tumšāki. Šī oriola, un tas ir tieši tas, jo mazais vislabāk atšķir tieši kontrastkrāsas, un tātad pēc krāsas, pēc smaržas viņš mēģina atrast, un kur ir ēst. Un bērnam, starp citu, tas ir fizioloģiski, viņš biežāk ir tas, ka viņš ir tā kā drusciņi pagriezies uz vienu pusīti, un visbiežāk tā ir kreisā krūze, kur viņš arī mēģina rāpot un mēģina atrast. Un ļoti bieži tas viņam arī izdodas. Citreiz viņš aizrāpo arī pa augstu, tad mēs viņu noceļam drusciņi zemāk, bet ļoti būtiski, ka mēs viņu netraucējam un ļaujam viņam šo pirmo kā saka, darbiņu izdarīt. Tātad viņš rāpo pa punci un meklē, kur ir ēst. Ja mazlītim uzreiz pašam izdodas fantastiski, citreiz viņš paliek, viņš mēģina, viņam nesnāk, viņš paliek neapmierinās, protams, mēs viņam varam palīdzēt. Bet tas pats svarīgākais, ka mēs viņam ļaujam šo darbiņu darīt, un viņiem tas tiešām brīnišķīgi arī izdodas. Un kas vēl ir tāds brīnišķīgs šajā visā, ka mazais rāpojot, viņš ar savām kājiņām masē mammas dzemdi, un mammas dzemde brīnišķīgi savalkās. Tāpat tās, kad viņš jau ir ticis pie krūts un sāka zīst, tad arī krūts galos ir oksitocīna receptori, un tas arī palīdz gan dzemdei vilkties, gan placentei piedzimt, gan asiņošanai mazināties. Tā kā tas ir tāds arī brīnišķīgais darbiņš, kurā mēs bērnam ļaujam netraucēti attiecīgi rāpot, meklēt un mēģināt zīst. Un ja viņam tas izdosies, tad zināt, ka viņam šo zīdīšanu viss būs lieliski arī turpmāk.